100 latu stipendijas programmā cilvēks drīkst strādāt 6 mēnešus, tad sava vieta jādod citam rindā gaidošam bezdarbniekam. Inārai šis brīdis strauji tuvojas, tāpēc jādomā, kā iztikt. Šis man ir pēdējais mēnesis. Pēc tam atkal tālāk es nezinu, kas tālāk. Man ir 55 gadi. Un tāpēc tādā vecumā, var sakot, ļoti grūti ir kaut kur atrast darbiņu. Tāpēc, ka ļoti daudz ir jauni cilvēki bez darbiņu. Cerība jau saka, ir kaut ko meklē. Meklēties jau meklē visu laiku to darbu un iet un tā, bet pagaidām nav izdevies. Tagad, kad beigsies tie 100-latnieki, ko jāskatās atkal kaut kur kaut kas ir. Es esmu ģimenē viena pati, man nav vecāki miruši. Es esmu viena, bērniņa man arī nav. Tāpēc es saku, man ir samērā grūti to iztiku. Samērā grūti. Nē, atbalsts nekādu man nav. Vienīgais atbalsts, kas man tik tiešām ir, ka man pie mājas ir dārziņš, un var sakot, es par to dārziņu. Jā, tas ir paši, ko pati jāsaka, izdara dārziņā, to es arī pati saņemu. Ja man ir personīga māja, jā, man te komunālai neiznāk tāda, teiksim, katru mēnesi. Vienīgais, kas man iznāk, elektrība, teiksim, jā. Tas ir katru mēnesi. Pārējais jau tas katru mēnesi man jau nav tāda nodokļa jāmaksā. Tad cenšas kaut ko iekrāt no tiem 100, paliek, var sakot, ēšana. 100 latu stipendijas programmu Ināra dēvē par lielu atspaidu. Tas ir liels atbalsts tomēr. Liels ir. Var sakot, būtu jau, protams, labāk, ka būtu lielāka tā naudiņa, jā. Būtu jau labāk, vismaz tas iztiks minimums, ka būtu, bet tomēr 100 lati, tas ir tomēr ļoti labi. Ināra stāsta, ka gatava strādāt vienalga kādu darbu, ka tikai izdotos to atrast. Es staigāju pat meklēdam, es patēju. Es tā lasu Kurzemes vārdā, sludinājums ir zvanu, eju, var sakot tādā veidā. Parastā atbilde ir? Parastā atbilde mēs jums atzvanīsim, vai jau ir atnākuši cilvēki, kas jau ir vairs nevajag, tāds atbildīts ir tāds vecums, var sakot, ne es esmu pensionārs, ne es esmu, var sakot, tas tāds starposms iznāk man tieši, kad ļoti grūti ir. Citi jau atkal neskatās uz to vecumu. Var sakot, ja es varu to darbiņu veikt, tad jau. Nodarbinātības valsts dienas bezdarbniekiem piedāvā arī dažādus kursus, taču Ināra to klāstā sev neko piemērot nav atradusi. Kursi vairāk, teiksim tā, tur uz datoriem, jā, tādi vairāk jauniem cilvēkiem, tādiem jauniešiem. Tā kā, teiksim, man vecumā, kursi jau ir ļoti daudz krievalodīgiem. Tur latviešu valoda, tur tā un man jau latviešu valoda vairāk nav jāmācās. Tagad jāsāk atkal meklēties. Laiks iet uz beigām, kas mēnesis ir palicis, tad jāsāk kaut ko izskatīties atkal.